Čau visiem! Maija beigas, ārā spīd saulīte, beidzot var šortos, maiciņā, ielaidīšos uz savu mīļo Ķīšezaru pamakšķerēt. Pēc Copes ezerā un pēc betona baltajām zivīm ir pienācis laiks braukt ar laivu. Vairāk mēģināšu uz līdeku, bet par cik laiks tik labs, saulēns, ja līdeka galīgi neķersies, ir līdzi arī asaru mānekļi un asaru kātiņš, tad pameklēs kādu asarīti. Vienu vārdu sakot, man ir brīvdiena, laiciņš ir foršs, pabraukāšos pa Ķīšezaru un paskatīšos, ko var noķert. Aiziet! Pirmā šodienas līdeciņa uz salmo spinnerbaitiņu. Tūlīt nomērīšu, atlaidīšu. Labi, nemocīšu. Apakšā smuka līdekzāle, tepat lēpenītes un pa spraugām kaut kādām mēģina ķert. Otrais mēriņš knaps, bet mēriņš peldi. Čau! Uz Lucky John hairu. Čau, gulbji! Copē jau kaut kādas, nezinu, 2,5 stundas ir bijušas 4 copītes, bet 2 tādas, ka uzsit tur, un viss tur nekas. Un 2, kas bija labākas, tās ir realizētas. Abas bija mēra līdekas. Braukšu pavisam uz citu ezera daļu, kaut kur padauzīšos pa citurieni. Šeit bišķiņ tā kā apnika. Pastrādāju tikko pa jaunajām niedrēm. Ar salmo pretzāļnieku, vienu mutuli uzgrieza un vienu piecirtu bišķi pavilku un nostbīnu. Tādi pretzāļniekiem ir tāds mīnus, ka realizācija nav tik forša. Uz pretzāļu šūpiņu bija vēl viens mutuls, bet pat neuzsita, pēc tam mēģināju vēlreiz izprovocēt nekā. Saule ir tagad riktīgi silda, dienas vidus, pārslēdzos uz brītiņu, te uz kantas pamēģināšu kādu asarīti noķert. Kaut kādas iespējas ir līdeku noķert, 2 arī ir realizētas. Un laiciņš fantastisks. Beidzot laivā var būt čībiņās, šortos, maiciņā. Vienkārši super. Laiks super. Brīvdiena super. Trešā šodienas līdeciņa uz Arvja mīļo
vasaru. Nu, paldies tev. Mēriņš atkal ir. Peldi. Tā. Un tikko vēl viena norāvās pie pašas laivas. Ķeru es tādā vietā. Retas leipenītes un starp viņām mētāju. Nu, tuvojās vakars, process notiek, copes ir kaut kādas 10 copītes, 2 mutuļi, 2 nokratījās, 3 ir izvilktas, bišķi pamēģināju uz asaru un arī bija copītes, un ar viens nokratījās. Vēl man tur priekšā viena točka ir, kur es uz asaru veltīšu kaut kādas minūtes 20. Un vēl kaut kādas pāris stundas uz ūdens būšu. Un mēģināšu noķert vēl kādu copīti. Noķert kādu ziltiņu, jā, un dabūt kādu copīti. Nu, kaut kā tā, brīvdiena lieliska, ko es varu piebilst. Jā, un par mānekļu izvēli es beigās parādīšu, uz ko bija copes, uz ko es ķēru, bet šodien es izvēlos diezgan mazus mānekļus, tāpēc, ka vējiņš ir mazs un saule spīd, un to pierāda arī tās tukšās copes, ka viņi tikai uzsit. Un īsti negrib nekādu lielu kumos ēst. Nu, pie tam bigbaitis es nesu, trofeju mednieks nesu. Ar tādā īstā bigbaitā vispār neķeru. Kaut kādas lielākas ēsmas lietoju, bet salīdzinoši reti. Nu, tā kaut kā. Ne visu es varu parādīt, pareizāk ne visu es gribu parādīt, jo ir vietas, ko es tā kā negribu rādīt. Kur es ķeru, to var arī video redzēt, kad ne viss tiek parādīts, bet es maz rādu mānekļus un rādu potenciāli, kādas tās vietas izskatās, kur var meklēt zivs. Maksimāli daudz atklāju, bet ne visu, jā. Vēl paturpināšu. Smaga copa šodien, tāda riktīga darba copa. Mugura jau sāp visu dienu kājās un te skraidot pa laivu uz priekšu atpakaļ. Bet ir interesanti, man riktīgi patīk. Un copes tomēr es dabūju, un zivis arī dabūju. Vēl te uztaisīšu vienu īsu laidienu uz minūtēm 15-20 un viss tad arī šodien finišēšu. Jūtu, kā rokas surst un vaigi arī. Dabūšu meklēt mājās pēc sauļošanās krēmu. Pavasara saule tāda nikna. Jā, bet copītas pilnīgi nogrieza. Nav vairs. Pa dienu štīlī vieglāk bija dabūt. Tā vot pateicu, ka nogrieza un tikko cope un uzreiz nekā. Bet redz, kur tomēr dabūju vēl copīti. Piestāja Sarkandaugavā vēl kaķim noķert kādu asari un smuks eksemplārs trāpījās. Lūk, viss arsenāls, uz ko es šodien ķēru. Copes bija šito relaksu, uz šito, uz basaru bija, jā, un uz rotiņu kaut kas nospruka. Un izvilku es uz šo salmo spinnerbaitu, uz hairu un uz basaru. Tā kaut kā. Tātad copi šodien esmu noslēdzis, apstājos te Sarkandaugavā ierunāt nobeigumu. Un ko es varu pateikt? Varu pateikt, ka copēt ir forša. Forša brīvdiena sanāca visu dienu uz ūdeņiem. Kaut kādas copes dabūju, zivis dabūju, kaķim pāris asarīši, ar mājās brauc. Tā ka ko var vairāk vēlēties? Forša brīvdiena un copēt ir forša. Čau, tiekās pie ūdeņiem!